Klau, pajautājām ChatGPT, cik sievietei mēnesī izmaksā tradicionālā higienas līdzekļi menstruācijām. Tātad ChatGPT saka, ka vidējās izmaksas mēnesī sievietei var atšķirties atkarībā no izvēlētiem produktiem. Bet rezumē, tātad kopā, vidēji tie ir 10 līdz 10 eiro. 8 līdz 10. Jā, 8 līdz 10 eiro mēnesī. Neskaitam izmetību. Neskaitam izmetību, jā. Okay. Nu, lūk, un tad ir jautājums, vai darbēja apakšveļa? Kāpēc ir tik dārgi? Kāpēc ir tik dārga cena? Pirmkārt, ražošana. Otrkārt, tā nav vienkārši apakšveļa. Tas ir Latvijā ražots produkts, tas nenozīmē, ka tādēļ viņš ir dārgs, bet... Nē, arī tāpēc, jo ja mēs šūtu Ķīnā, iespējams, es jums varētu piedāvāt biksītes, pērciet 2 un jums 3. ir dāvanā. Kāpēc ne, vai ne? Bet, diemžēl, tas tā šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, nestrādā. Cenšamies nodrošināt to, ka visiem šī prece ir pieejama. Vai tas ir dārgi? Es teiktu, ka nē, jo, kā jau mēs tikko redzējām, mēnesī mēs jebkurā gadījumā tērētu, ja nebūtu šīs biksītes līdz tiem 10 eiro katru mēnesi. Biksītes maksā 30 eiro, viņas ir derīgas līdz pat 5 gadiem, kalpos līdz pat 5 gadiem. Tātad atmaksāsies 3 mēnešos vidēji. Jā, un pēc tam uzdzīvo bez maksas.